Labdien! Mani sauc Jānis Brokāns. Mēs atrodamies ļoti skaistā, burvīgā vietā Sunset Village atpūtas māju kompleksā. Pabeidzot Latvijas Lauksaimniecības universitāti, man radās sapnis uzbūvēt pašam savu atpūtas vietu, kur atgriezties, veidot turismu attīstību, palīdzēt reģionam, atgriezt atpakaļ cilvēkus Latgalē. Mans uzņēmums Jābrauk Kapitāls nodarbojas ar koku karkasu ēku būvniecību, ar moduļu māju būvniecību, eksportējam gan uz ārzemēm, gan būvējam tepat vietējam tirgumu. Un tieši tas arī palīdzēja, pamudināja izveidot šo te projektu Sunset Village, kur es viņu pats projektēju, rasēju, un līdz ar lauku atbalsta dienestu, Preļu partnerību, Latgales plānošanas reģiona palīdzību šis te projekts tika novests līdz galam. Bija Covid laikā bija ļoti grūti, bija cenas uzkāpa, kā saka, kosmosā, un visi sadavās rokās, un visi bija tik ļoti izpalīdzīgi, gan būvnieks Jēkabpils PMK, gan Preļu partnerība, gan lauku atbalsta dienests, kas palīdzēja tātad šo te projektu realizēt. Tāpat mana ģimene, mana mamma Silvija, mana līgaviņa Elīna, un visi palīdzēja šo te visu realizēt. Vislielāko prieku sagādāja šajā visā uzņēmēja darbībā tas, ka to var darīt savās mājās, savā vietā, un vislielāko prieku sagādāja izaicinājums to realizēt, neskatoties uz visiem grūtajiem laikiem, kas bija gan kari, gan Covid, gan materiālu cenu kāpums, un dot pēc tam gudrus padomus citiem. Un izveidojot šo te viesu māju kompleksu Sunset Village, pie mums brauc cilvēki no visas pasaules. No Šveices, no Meksikas, no Eiropas, no Skandināvijas, no visām pasaules valstīm, kuras pat nevar saskaitīt. Kas sagādā prieku šajā uzņēmēja darbībā ir tas, ka cilvēkiem dod prieku radīt visai pasaulē, ne tikai Latvijas iedzīvotājiem, bet visai apkārtējai pasaulē. Esmu lepns par to, ka mēs spējam ieguldīt, attīstīt savu Latgali, savu Latgales reģionu kopā ar Latgales plānošanas reģionu, lauku atbalsta dienestu, ar Preļu partnerību, ar visiem, kas palīdz, atbalsta, sadodas rokās un palīdz attīstīt mūsu Latgali, lai cilvēki nedotos uz pilsētām prom dzīvot, bet gan no pilsētām atgrieztos šeit Latgalē. Un ļoti liels lepnums par to visu, un brauciet ciemos!